Ar skaistu, siltu, mājīgu un ilgi gaidītu notikumu 30. janvārī svinīgā atmosfērā tika atklāta atjaunotā profesionālās izglītības kompetences centra Ogres tehnikums dienesta viesnīca. Modernizējot Ogres tehnikumu, tika veikta dienesta viesnīcas pārbūve, kā arī iegādāts telpām nepieciešamais aprīkojums un mēbeles. Lai nodrošinātu modernu, jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību vides infrastruktūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju projektu ietvaros notika šī Ogres tehnikuma pilnveide, kura īstenoja sapni par jaunām mājām. Lai mēs tiktu pie dienesta viesnīcas, protams, jāsaka liels paldies tam finansējumam, ko Latvija saņem no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, no valsts budžeta līdzfinansējuma. Un mēs tiešām varam ieguldīt 2 miljonus tehnikuma attīstībā un konkrēti šajā gadījumā rekonstruējot dienesta viesnīcu. Un dienesta viesnīca bija kā uzcelt 1975. gadā, nebija arī remontēta. Un, protams, lai audzēkņus piesaistītu profesionālai izglītībai, ir ļoti svarīgi arī sadzīves apstākļi, dzīves apstākļi, jo Ogres tehnikumā mācās audzēkņi no visas Latvijas. Ogres tehnikuma kolektīvs klātesošajiem bija sarīkojis daudz patīkamu mirkļu un pateicībā par veiksmīgu sadarbību sarūpējis dāvanu groziņus, kuri izgatavoti skolēnu mācību uzņēmumā. Savukārt viesi neskopojās ar pateicības vārdiem un no sirds apsveica visu kolektīvu. Svinību atvēršanas pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir lentas pārgriešana, pēc kuras visiem bija ļauts apskatīt un novērtēt jauno dienesta viesnīcu. Šodien esam ļoti gandarīti, jo vēl viens solis virzībā uz šo kopējo lielo mērķi, izcilības centru šajā nozarē ir spērts. Dienesta viesnīca nenoliedzami ir ļoti nozīmīgs aspekts, gan tāpēc, ka tas dod iespēju šeit jauniešiem būt ikdienā, mācīties, ņemot vērā, ka viņi nāk arī Ogres tehnikumā no ļoti daudziem Latvijas novadiem, gan arī attīstīt pieaugušo izglītību. Ogres tehnikums nepavēlti ir profesionālas izglītības kompetences centrs. Tad ir ļoti liels un nozīmīgs spēlētājs profesionālā izglītībā un nozara attīstībā. Tieši tā arī ir veidota šī kopējā iecerē par profesionālas izglītības kompetenci centra attīstību ar ļoti profesionālu mūsdienu laikam atbilstošu infrastruktūru, kas ir gan mācību laboratorijas, gan, protams, arī dienesta viesnīcas un mācību telpas, lai kompetenci centri varētu strādāt gan sagatavot jaunos darba ņēmējus nozarēs, gan arī sadarbībā ar nozarēm pilnveidot jau strādājošo pieaugušo cilvēku kvalifikācijas un tādējādi sekmēt produktivitātes kāpināšanu nozarē. Ogres tehnikumā mācās 990 audzēkņu, no kuriem vairāk nekā pusi izvēlas dzīvot dienesta viesnīcās. Šo iespēju izmanto arī pieaugušo izglītības programmu klausītāji. Jaunajā dienesta viesnīcā Aizupēs ir 281 gultas vieta, ieskaitot vietas personām ar kustību traucējumiem. Centāmies uzlabot tos dzīves apstākļus, kādi šeit bija pirms tam. Es domāju, ka tagad bērniem tas ir noteikti daudz ērtāk, jo katrā numuriņā ir savs sanmezglis, ir sava neliela virtuvīte. Ja. Tā kā es domāju, ka tie sadzīves apstākļi, kādi šeit ir radīti, man liekas, tā ir perfekta vide, lai bērns varētu mācīties. Šajā projektā ielikta dvēseli no manas puses, tā kā nebija slikts projekts, bet arī ierobežota finansējuma ietvaros. Gan esam uzlabojuši no savas puses vairākus risinājumus šajā. Tāpēc esmu prieks. Konvencija viennozīmīgi visu laiku darbojas līdzi, lai sekotu, kā attīstās notikumi, lai ieteiktu labākos ceļus. Un šobrīd mēs redzam rezultātu un varam priecāties visi. Ir ļoti jauks iespējas audzēkņiem ne tikai mācīties, bet arī nebraukāt garos ceļus ar transportiem, līdz ar to noteikti celsies izglītības kvalitāte. Apstākļus jaunajā dienesta viesnīcā apskatīt un izvērtēt bija iespējams arī tiem, kuru dēļ tā tapusi – Ogres tehnikuma audzēkņiem. Bija ļoti patīkami redzēt patiesu prieku viņu acīs, kā arī dzirdēt atzinīgu novērtējumu. Šeit ir ļoti daudz vietas salīdzinoši ar tajām kopmītnēm, un šeit ir pašiem sava tolta un manas istaba.
Man ļoti patīk šis dizains un arhitektūra. Man patīk šajā viesnīcā, te ļoti skaisti. Viss te ir tik krāsains, spožs. Es jau pusgadu dzīvoju vecajās kopmītnēs. Pirmo reizi te ienākot, man ļoti patika dizains, ļoti patika atmosfēra. Es visiem te iesaku nākt. Izrādās, ka iesākt jauno gadu ar skaistiem svētkiem Ogres tehnikumā ir kļuvis jau par tradīciju. 4 gadus atpakaļ tieši janvārī tika atklāts rekonstruētais mācību korpus, un tagad tam pievienojas arī dienesta viesnīca. Mēs ļoti priecājamies, ka audzēkņiem būs kur dzīvot, jaunos, tīros, skaistos apstākļos, un mēs varēsim organizēt dažādus gan valsts mēroga, gan Baltijas valstu, gan arī Eiropas mēroga pasākums. Uzdevums nebija viegls, jo mums bija 2 projekti – energoefektivitātes un arī iestāžu modernizācija. Un salikt 2 projektus kopā, kur viens projekts finansē ārējo apdari, otrs projekts iekšdarbus, tas ir diezgan sarežģīti. Šī dienesta viesnīca ir šo profesionālas izglītības iestāžu modernizācijas procesa pirmais objekts šajā gadā, bet mēs turpinām šo projektu apgūt un pašlaik jau uzsākt būvdarbi, lai uzceltu multifunkcionālo halli, kur mēs varēsim novadīt gan sporta pasākumus, gan arī Ogres tehnikuma organizētos pasākumus. Ogres tehnikums ir piemērs tam, ka labas lietas Latvijā ir iespējams realizēt. Projekta īstenošanas laikā tiks modernizēta un pilnveidota Ogres tehnikuma infrastruktūra, sekmējot mācību vides atbilstību tautsēmniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.